sporta skolām notiek akreditācijas praktiski ik pēc 6 gadiem. Tas ir lielākais termiņš, uz ko var sporta skolas programmas noakreditēt. Tad šī prezentācija daudz maz ir saistīta ar sporta skolas akreditāciju, kas notika vasarā, bet tādu nelielu ieskatu varbūt jums arī varu šeit dot. Viņi gan ir vairāk domāta tātad akreditācijas komisijai, kas nepārzina mūsu novadu. Tātad bez Ivetas minētām aktivitātēm grobiņi, tas ir aizpēc novada skolām, joprojām notiek arī šādas pašu veidu aktivitātes Liepājas rajona līmenī. Tā kā iespējas labākām aizpūtas novada komandām ir arī startēt Liepājas rajonu un pēc tam jau Latvijas mēroga sacensībās starp skolām. Tātad sporta skola piedāvāja 6 sporta veidu programmas, 3 no tām ir tātad komandas sports veidi, handbols, volejbols, futbols un 3 individuāli galda tenis, ložu šaušana un vieglatlētika. Kā es teicu, tas 6 gadi ir akreditācijas periods un apmēram kāds tad stāvoklis ir katru gadu. Protams, viskritiskākais stāvoklis bija 9. gadā, kad Liepājas rajons tika reorganizēts ar 8 novadiem un valsts šī reorganizācijas laikā arī sporta skolu budžetu praktiski atstāja pa nulēm un ar lielām mokām vēl kaut kādas no 32 likmēm 8 uz to brīdi izdevās saglabāt. Tāpatās arī līdz ar to šī 9. gadā arī šis audzēkņu skaits krasi samazinājās, jo pie esošā finansējuma bijām spiesti neperspektīvākas grupas likvidēt, tādas grupas, kas bija iespējams apvienojām vienā, un sākot jau ar 2010. Gadu, griežoties pie novadu pašvaldībām, pašvaldības ir sapratušas, ka ir šis jaunatnes sports jāatbalsta un katru gadu tiek piešķirts arvien vairāk finanses līdzekļu treneru algām. Līdz ar to mēs varējuši esam atvērt atkal jaunas grupas un jau šis audzēkņu skaits atgriežas kaut kā 2007. Gada līmenī. Šeit tātad var redzēt, kā šis budžets no paša bija tikai 9. gadā no valsts, un pēc tam ar katru gadu šis pieaugot pašvaldības budžetam, treneru algām arī līdz ar to iespējams palielināt valsts dotāciju. Sadalījums apmēram audzēkņiem par sporta veidiem pagājušā mācību gadā būs vēlāk pieejams taisnība par aizputi. Es vakar izvilku, varbūt tas kopējais nav tik būtisks, un arī šis sadalījums par likmēm jums šobrīd neko neizsaka. Arī šādu tabulu parādīsim vēl nedaudz tālāk. Tālāk braucam. Tātad ir treniņu vietas,
atjaunot arī handbola aizputs novadā, jo kādreiz handbols bija pietiekami populārs. Šeit sakarā ar olimpiādi arī akreditācijas komisijai sauc visus sasniegumus, rezultātus. Matīs Burģis, par cik tur bija pateicoties viņu sasniegumiem, arī galda tenis sāk attīstīties Liepājas rajona sporta skolā. Jaunākais brālis 3 gadus ir bijis arī audzēknis, un vecākais brālis 1 gadu nostrādājis treneru amatā, bet pie patreizējā finansējuma jaunus cilvēkus treneru amatiem ir grūti piestiprināt šito cauri un uzliec to, ko es tev iedošu. Un šis jau ir šis jaunais mācību gads, tātad šogad sporta skolā ir 51 treniņu grupa ar 30 treneriem, kas strādā uz 25 likmēm. Un ar 1. janvārī rīkojot Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padomes atbalsts 22. oktobrī piketu pie Saeimas ēkas un izglītības ministrijas esam panākuši nelielu vienošanos, ka sporta budžetam, treneru algām no valsts dotācijas būs 66%, kaut gan izglītības ministrija iestrādājis tikai 57%, un tāpēc bija nepieciešams šis te pikets, lai iekustinātu izglītības un zinātnes ministriju, lai valsts nodrošina treneru darba apmaksu 100%, lai atslogot šo te pašvaldību daļu, lai pašvaldības varētu vairāk finansējumu pievērst inventāram un sacensību organizēšanai.